Kolēģi, labrīt! Vai varbūt jums ir diena vai vakars? Vēlā rudenī ceļi man atved uz Liepāju. Ir 17. novembris, valsts svētki. Visiem sveiciens! Liepāja, rudens asaris. Sākam ar dropšotu. Kur tas aizvedīs, kas to zina? Ai! Otra copa. Un nekā. Nu labi, pirmajos metienos jau arī nevajag. Uzrakstiet komentārā, kā jums ir ar to ticību šim te pirmā metiena spēkam. Pirmajā metienā noķer zivi. Tas ir ok vai nav ok? Man interesanti saprast jūsu nostāju. Man tas īpaši netraucē. Opā, ir asars. Ja? Tātad aiz tām balsta veidojās atstraumi. Straumi nāk no ezera uz jūru. Un tur tam asarim patīk sastāties. Smuks asarīts, nu. Sastāties. Paskat. Šitās te 25-26 centimetri. Glīts. Uz hogī šrimpa. Vakar tas arī vislabāk strādāja šis te māneklis. Glīts ašuks. Otrajā metienā, starp citu. Pirmajā nebija. Šobrīd man ir 10 grami. Un mans mērķis ir atrast tādu svinas smagumu, lai viņš staigā. Respektīvi ir te straumiņi. Šodien viņi nav lieli, vakar bija jūtama lielāka strauma. Tiešām varēja redzēt pat uz acī. Ja? Šis te svins pats iet uz priekšu, un man atliek vien pietīt ar spoli, nedaudz ietīt augu. Tātad par laikapstākļiem. Ja reiz rudens, tad ir jābūt arī vēsumam. Ja? Septembra, oktobra mēs par tādiem rudens mēnešiem, rudens mēneši tie ir, bet laikapstākļi tomēr mums bija, teiksim, pateicīgi. Bija silts, foršs, septembris vispār ļoti patīkams, vairāk atcita vasara nekā rudeni. Tad pēdējo nedēļu, teiksim, 4-5 dienas var just, ka ir vēsumiņš. Rokas jau prasa cimdiņus, bet rudam, ziemai. Tagad braucot bija 3 grādi tikai, pulkstens ir 10. Skaidrs, kaut kur mākonīts tāds foršs laiciņš, bezvējš, Liepājai neierasti, panākuma atslēga. Salīdzinot, teiksim, ar vasaru, ir tāls metiens. Jāprot, jāspēj un jāsaliek inventārs tā, lai jūs varētu tālāk aizmest. Ja vasarā, teiksim, asaras plēsējs kā tāds, pietuvojās krastam, jo te aug zāles, kaut kāds lēpenis, vēl viss kaut kas, baltās zivs arī tur grozās iekšā, slēpjās. Tad viņš pievelkās klāt krastam tuvāk. Tad Daugavā, Ventā, mēs bijām arī Pērnavā pirms nedēļas. Šeit pat Liepājā asars paiet tālāk, līdz viņam ir jāizmet. Tad ir dažas lietas, kurām der pievērst uzmanību, lai to distanci varētu sasniegt. Numur 1 ir kāta garums, un šajā sakarā es ieteiktu bišķiņi atmest to domu, ka ir jāķer ar super smalkiem rīkiem, tur kaut kādi mikrodžiga kāti līdz 7 gramiem. Paņemiet kaut ko rupjāku, 16-20 gramu, skanīgu kātu. Ašuks galā. Skanīgu kātu, ar kuru varēs mest 10, 15, 20 gramus svinu, un varēs aizmest. Protams, arī garums. Šodien man ir 2,70 metri garš kāds, kurš tiešām ļauj mest un damest tur, kur vajag. Otra lieta ir spole. Te jau arī var atmest kaut kādas mikrodžiga padarīšanas 1000-2000 izmēra spoles. 3000, varbūt pat 4000, 2,5, ok. Tas ļaus vienkārši tālāk aizmest. Trešā lieta ir aukla. Auklas diametrs būtiski ietekmē to, cik tālu jūs varat aizmest. 0,8. Ok, ja gribās drošību un jūs tiešām saprotat, ka jūsu ķeršanas apstākļos apakšā ir tur daudz ķērāju un sanāk bieži sieties, tad var 1,0 pītu auklu obligāti. Un ieteicams 8 dzīslu. 8 dzīslu aukla tālāk lido, ir klusāka, patīkamāka tāda. Bišķiņ dārgāk maksā, bet manā skatījumā ir to vērts. Ceturtā lieta, protams, ir pats svins.
Ja, it kā gribētos teikt, ka smagāk, vairāk ir labāk, bet tomēr jāatrod ir tas balans starp to spēju svinam soļot, ja, puslīdz būt tādam, nevajadzētu pilnīgi tādu akmeni, kurš iecērtās un jūs tur mēģināt viņu dabūt ārā. Reizēm tas arī nostrādā, ja, tādu pārslodzi ar svinu, bet, kā vakar pierādījās, tāds staigājošais svins strādāja vislabāk. Un tas ir balanss ar to, teiksim, tālmetienu. 10, 15, droši pat 20 grami, tā būs tāda stabila izvēle, lai tālāk aizmestu. Ja jūsu apstākļi neparedz to tālmetienu, nav vajadzīgs asars, tiešām ir kaut kādā mazā šaurā upītē, tad darbojieties ar vieglāk. Un beidzamā lieta ir pats māneklis, ja, mānekļa forma, mānekļa izmērs, mānekļa svars būtiski arī ietekmē to, cik tālu viņš lidoja. Jo mazāks māneklis, mazāk pretestība, viņš arī tālāk aizlidos. Reizēm arī ar šo lietu der variet, pamainīt, ja, kaut ko izmainīt, lai jūs varētu tālāk aizmest. Tātad kāds, spola, aukla, svins un māneklis. Ja man tādā klasiskā vasaras dropshotā ļoti patīk agresīvi, respektīvi tajā brīdī, kad es darbinu kātu, es arī tinu spolu, tad sanāk ar tādu kā palēcienu. Viss tā grabināšanās mānekli, un tad šobrīd vairāk ar spicīti tādi mazi uzrāvieniņi un ar spoles tikai savācu lieko auklu. Vakar, kad bija būtiski lielāka straume, tad vispār praktiski vajadzēja tikai savākt, ja, šo te auklu. Reizēm pat vispār tā ļoti līgani, ja, kā tu nevis sist, bet viņu šūpināt. Eksperimentējiet. Tas izspēles, tur nav nekādas panacējas, nekādas veiksmes formulas. Tikai piefiksējiet to, ko jūs darat, jo man brīžam pašam reizēm ir tā. Es kaut ko daru, kustinu, eksperimentēju, un tad saprotu, viens zivs ir, otrs zivs ir, bet ko es darīju? Kaut ko darīju, un tad mēģinu atcerēties. Opā, ļoti labi. Man liekas, tā būs līdaka. Aha, kā jūs teicu, jep, tā bija līdaka. Tad patām netāli, jā, paķēra. Bet šī vieta, tieši šī lokācija ir tāda netipiska, te vairāk ir jānolasta tas ūdens, nevis baigi tāli jāizmet. Vēl tāda nianse ķerot straumē ir gan metiena leņķis, gan arī jūsu nostāšanās leņķis, kā jūs nostājaties. Jā, jo, teiksim, šī strauma nes uz to pusi, tad reizēm ir svarīgi nostāties tā kā, šajā stūrī, kur es stāvu, nomest lejā. Ko tas maina? Tas maina mānekļa arī, teiksim, izspēli. Ja velkot pret straumu, tad jums būs ātrāk jāizspēlē. Straumas spēks to mānekli pastum uz leju un padod. Un šajā gadījumā tieši otrādi, ja, straume pūš svinu un mānekli augšā, un viņš ir tāds lēnāks, līganāks. Reizēm tas arī nostrādā un tiešām dod rezultāts. Pamainīt leņķi reizēm nozīmē noķert vairāk zivis. Kaut kādā vietā, kur tas, teiksim, asaris arī, jūs viņu ķerat un pēkšņi apstājās. Tad arī der pamainīt savu atrašanās vietu. Mest varbūt tieši turpat, kur jūs ķerat, bet pamainīt pašam vietu. Ja? Teiksim, šajā gadījumā varētu noiet šeit un uzmest tur un ķert no šejienes, ja, to lokāciju. Tad viņam arī iedod māneklis. It kā tas pats māneklis, bet viņš nāk no citurienes. Iespējams, ka to kustību redz pavisam cits asaris, ja, kurš tajā barā ir stāv kaut kur augstāk vai zemāk. Vai ar viņam atkal izbesī, ka tas kukainīts no citurienes viņam mācās virsū. Bet tas tiešām reizēm nostrādā. Ka pašam arī nākās padējot pa krastu, ja. Turp, šurp, nestāvam vienā vietā. Var ne tikai mest dažādos leņķos, bet arī pašam nostāties dažādos leņķos. Pierunāju. Kaut būs glīts. Ašuks. Ne? Jā. Smuks. Smuks jūrinieciņš.
šāds te. Opā. Izķērās mums tas viņas. Opā. Nu, šāds te. Glīts. Šāds te asars. Un smuks. Šitās labi. Jūras resursi. Parāda, kāds te dusmīgs. Ja jūs atbraucat uz Liepāju, kur ķert, bet idejiski, te ir ļoti vienkārši. Mēs neesam Rīgā, ja, ūdeņi nav tik plaši, tramvaja tilts, līdz pat pašam ezeram, tur aiz Makšķernieku namiņu, visā garumā, pa abiem krastiem, droši var dot vaļā šeptēt, un te visur ir asars. Kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, bet noķert var, ja, respektīvi ļoti viegli orientēties, tad visur ir zivs. Jābrauc tikai un jāķer. Man patīk atrast, meklēt kaut kādas jaunas vietas, jaunas mānekļus, tāpēc es pastaigāju, pameklēju, bet ja jums ķerās vienā vietā, jūs droši varat ķert. Ja neķerās, tad ir jāpameklē, jāpastaigā, jo asars kustās baros, nu, kur tas bars ir, tur viņu var ķert. Kur zivs nav, tur nekas arī nebūs. Būs. Kaut kas būs. Hopā. Pusbreksīts. Viss notiek. Mēs paiesim tur uz to pusi, kur mazāk tautas, kur klusāk ir. Tur arī ir labas vietas. Bet šitā maliņa, jā, droši. Te vienmēr var stāties, ja ir kur nostāties. Nu, ja šajā krastā vairāk ir plēsēji makšķernieki, tad tajā pusē visbiežāk tusējās ar mahiem, bezriņu makšķerēm un orientējās tieši uz balto zivi. Brēkši ir, pliči, rasni, drukni. Raudas medz sanāk, nu, viss kaut kas. Nu, lūk, nu, te jau ir plašāk ūdeņi. Vakar arī zivis, copes. Mēs bijām tur pie Libaus, tuvāk tam tiltam. Bija visas izmetienā. Tālā distance, 10 metrus paeja, jo copes nav praktiski var tīt ārā. Tā kā tur gan ir, jāvar aizmest. Kod! Sveiki! Nu, reku, Kārlis arī ciemos. Čau. Tu ar līdakām cīnies? Es tiešām negribēju, ko es negribēju atbraukt uz Liepāju un noķert līdaku pirmo reizi mūžā. Es arī dropšotists tāds neesmu neko vispār. Bet... Bet smuka. Neblieza. 18. Fjuriks nenokoda. Nē, man arī vakar 2 gabals bija. Viena pat bišķi lielāka. Šu. Un nenokoda. Čau, Veci. Čau. Jā, apusēji. Nu, kas tev uz Liepāju atvedz? Vienkārši ekskursijā, brīvdienas, valsts svētki. Spinnings vienmēr mašīnā, kāpēc ne? Pastījos, uz ko Džeki, copēja, skatos dropi. Ātri nepārstējos uzsēju tādu, kas mētājās, un kaut kas tur ir. Kaut ko var noķert. Tur ir. Nu, rekā, pilsētas viesi arī. Visiem copmeņiem ir līdzi makšķeris bagāžniekā. Kārlim arī bija pīcka. Pirmais metiens un zaļā. Iečekojās un aizlaidās. Mēs esam uz vienu no pontoniem, te viņi tādi ir 2. Vasarā te ir katamarāni, var izbraukt. Šobrīd te ir tukšs. Tukšs arī no makšķerniekiem. Lai gan copīts bija. Man bija, Kārlim bija, pēc tam vēl 2 copus līdaka, ja. Tur viens onkuls sēž, bet pats aiziešu vēl vienu citu spotiņu punktu pārbaudīt. Viena lieta – ūdens. Salīdzinot ar vakardienu ir krietni duļķaināks. Ja tas ūdens ir duļķains, mēs varam uzlikt kaut ko lustīgāk, indīgāk, toksiskāk, lai viņš ūdenī ir redzamāks. Tad uzliksim tagad tiogu, šajādi mango. Tas arī varētu iedot, manā skatījumā, zivis varbūt teiks savādāk, bet tad mēs eksperimentējam. Iedot kaut kādu efektu, jo, būs redzamāks, tad asarim vienkārši ir, kaut kas palt garām, var paķert. Ejam meklēt asari. Te arī ir tilts. Ir kaut kāda vieta, kur viņiem paslēpties. Diezgan daudz ķērāji, cik man zināms, cik es atceros. Te es baigi bieži neesmu. Tiodziņu virsū pielādēt, gatavu lidojumam. Atceramies par tiltu. Zem tilta īsti mēs mest nedrīkstam.
Nav nekādas distances attāluma no tiltiem. Jūs varat makšķerēt pie paša tilta. Nedrīkstat makšķerēt zem tiltiem. Nedrīkst mest zem tiltiem, jā. Arī atrodoties ārpus konstrukcijas. Un nedrīkst makšķerēt no tilta. Un, respektīvi, uziet augšā un kaut kur pie balstiem tur copēt. Mēs, jāsaka, bērnībā tādā veidā gan bliezām. Jo tur tādas maliņas un asarītim tur ļoti patika stāties uz tām malām. Tad varēja vienkārši nolaist lejā makšķeri un ķert uz tādu kacināšanu. Bet, tas nav atļauts. Bet pie pašām konstrukcijām, jā, droši var mest. Un tās ir tās vietas, kur tā, teiksim, nezinot, neorientējoties, ļoti iesaku mēģināt, ja zivis tur pulcējās. Šoreiz būs tā. Dažreiz ir otrādi. Mazāk runas, vairāk darbu. Bet šoreiz būs mazāk zivju un vairāk stāstāmā. Opā! Un nā, ir arī zivis. Iekod, atkal smuks. Smuks, ēdams ašuks. Nā, kāds balts jūrinieks. Tiodziņu. Ieraudzītu viņu tomēr, jā? Šitāds. Šits gan nav liels, bet smuks, vienalga. Opā, vēl viens. Bija copīt. Interesanti lieta patiesībā. Tas grūti to izdarīt, bet tad, ja ir tāds pieskāriens un jūs nenoreaģējat, nepiecērt, gadās brīžam. Negaidoja kaut kā tā. Tad jācenšās turpināt ir to savu spēli, kas viņam līdz šim ir iepatikusies, izprovocējusi viņus uz copi, ja? Tad ir jāturpina un jāstrādā tāpat tālāk. Viņš seko māneklim. Un bieži vien seko atkārtots grābiens. Šitāds. Arī smuks. Tā, ja kādreiz makšķernieks uz ielas, tas bija kaut kāda sensācija un visiem bija izlobīts acis. Tad tagad šitādi paskatu džeks ir pilnīgi norma. Nekas traks. Nevienu tas vairs neizbrīna. Arī makšķernieks tramvajā ir vienkārši parasts cilvēks. Ar kaut kādu puļķi rokās. Gustovs arī velk. Skaties. Ašuks aiziet. Ir? Pasties. Katrā metienā. Kaut kas labāks, jā? Oho. Tas jau labs ir. Baslandings. Aha.
Man liekas, ka līdaka. Man liekas, ka līdaka, jā. Aha. Ir. Zandarts? Zandarts? Nē, līdaka. Man tā nokoda viss ir jauni. Ko darīt tagad? Negribās tevī... Tur var dabūt? Jā, es no turienes ņēmu, Ir! Labs. Nu, re. 30 būs? Jābūt, ne? Tā te ķer. Katrā metienā. Saķērām ašsarīšus, noķēra rekur draugu jaunu, Gustavs, ejam kaut kur tālāk. Kā jau es teicu, ja kādā vietā labi ķerās, ja uz kādu mānekli labi ķerās, es eju tālāk, jo, jāeksperimentē. Citā reizē, kad tas nestrādās, būs arsenālā kaut kādas lietas, ko varēs pamēģināt. Gan mānekļi, gan tehnikas, gan arī vietas, kur pamainīties, jo, interesanti, kur Gustavs pats teica, ka tur pie tilta viņš nekad nav ķēris, ja? Un šoreiz tā kā no automāta. Viens pēc otra, līdakas, asari, viss notiekās. Ejam kaut kur tālāk, meklēt vietu, kur neķerās. Tā kā tā. Forša lieta, kad copē jaunieši, liels prieks. Jā, kur mēs padalāmies ar informāciju ar večukiem. Viņiem varbūt gribās kaut ko mājās aiznest. Jaunieši copē, viņi ir pie ūdeņiem, tā Liepājā vispār puikas ķer vispār visu vecumu cilvēki, visos stilos un baigais prieks. Opa! Bām, ir. Tomēr ir. Kas pa kukulīti. Bām! Šidāts te. Uz joga hoga. Jā, kā es teicu, pa tām krāsām spilgtajām, man liekas, ka šodien tas izteikti strādā. Ka uzliec kaut ko tādu toksiskāku un viss notiek. Smuks šidāts te, glīti. Bija? Jā. Ko, kolēģi, noskatījies? Patika? Ieliec īkšķīti. Nepatika? Īkšķītis uz leju. Ja nepatika un veltīs laika komentāram, vispār izcili. Ja kaut kas no redzētā tev noderēs, arī izcili. Ierakst komentārā, kas tas ir. Ja kaut kam nepiekrītat, diskutējam, jo makšķerēšanā, manuprāt, nav pareizi, nav nepareizi. Ja ir tā, es daru šādi līdz brīdim, kad es saprotu, ka var darīt savādāk. Tā kā jāmeklē, jāpārvietojās, jākustās, jāeksperimentē. Tā ir neatņemama makšķerēšanas sastāvdaļa. Vēl ko gribēju pateikt. Ja pēc šī video noskatīšanās vai vispār kādreiz gribās atbraukt uz Liepāju, uz tirdzniecības kanālu paķert asari, tad ir svarīgi zināt, ka šis te kanāls pieguļ Liepājas ezera teritorijai, un tas nozīmē, ka ir jāiegādājās licences pirms makšķerēšanas. Ja? Inspektori staigā pārāk reti, manuprāt, gribētos viņus redzēt biežāk, bet licenci iegādājieties, lai pēc tam nav diskusiju un strīdi ar inspektoriem. Ja patika, ja neesi abonējis kanālu, izdari to tā, man ir motivācija turpināt strādāt pie kontenta, man jāatzīstās, ka es esmu pēdējā laikā bišķiņ noslinkojis, bet viss no jums atkarīgs. Rakstiet komentāros, ko vēl gribētos redzēt, ko gribētos uzzināt, un tiekamies nākamajā epizodē. Neasaks, čau!